Murska. Čau. Kas šis pa aparāts? Graudu placinātais Murska no Somijas nāk. Ražība šim agregātam 30 tonnas stundā. Tas nav lielākais, nav mazākais agregāts, vidējais agregāts. Doma tāda, kad ar valčiem sapresē, samaļ mitrus graudus. Šeit ir skābes sūknis. Skābes sūknis pumpē, šeit stāv 200 litru muca ar skābi. Viņš dozē klāt skābi un valči samaļ. Šeit augšā stāv liela tvertne. Nav viņa, protams, salikta, bet viņa būs salikta 3500 litru tvertne. Respektīvi var uz lauka no kombaina bērt iekšā graudus, uzreiz placināt. Nāc aizmugurē parādīšu. Te aizmugurē ir divi varianti. Vai nu ir šneks. Šneks ir 4 metri garš. Viņu var graudus placinātus uzreiz pumpēt iekšā vai nu piekabē, vai bērt kaut kur, nezinu, apcirknī vai kur. Otrs variants šo aizmuguri neizmanto šneku, bet šeit liek klāti, kādu saka, tā saucamās desa tautā. Un tad liek tāda lielā stuma tuneli iekšā desā, un tas graudus atstāja ieskābēt uz ziemu tajā desā. Taču ir pieejams arī vēl mazāka versija? Ir mazāk, ir 220, 350, 1000, un tad nāk vēl lielāks. Un ir divi varianti. Šis ir ar valčiem, ar diskiem, un diski nāk, tie valči arī nāk dažādi veidi. Šis ir universālais, kur var graudus, pupas un tādas lietas, un ir arī kukurūzai speciāli valči, kas savalcē, saspiež kukurūzu. Un ir vēl viena Murskā jauna versija, kur nāk tā kā V-veida tādi valtņari, kas viņu tā kā sapresē. Tur arī tāda iespēja arī. Tur tās tonnas vēl lielāks var tundās samalt un sasmalt. Un viņš dažādi aprīkojumi var sataisīt, kā klients vērās. Viņš var būt arī nepieganāms, viņš var būt tikai ar uzskare, kur priekšā ir uzskare. Respektīvi, šādu agregātu var izmantot arī tikai uz traktoru uzskares, kur 3-punktu uzskare. Viņi neliek uz platformas, bet liek uz uzskares. Tad izmantot var arī, ja mazāk ņemt, tad elektromotoru var likt. Šis konkrēti piedziņa ar traktoru, bet ir iespēja arī ar elektromotoru, ja mazākas versijas. Foršs aparāts.